mazās tēmiņas. Dažus jautājumus apskatīsim, tāpēc mūsu garīgā dzīve ir ļoti daudzveidīga. Jo mēs cīnāmies ne tikai ar vienu grēku vai ar nāves grēku, bet arī ar maziem grēciņiem cīnāmies, un tas ir normāli, un tā ir jābūt. Pateicoties krusta dzīvē, ka mēs sekojam Dievam, kā Dievs mums ir to norādījis, kas grib man sekot, aizdēt sevi un krustu ikdienas. Ja? Tas ir tāds pants, ko mēs jau visi sen jau zinām un esam jau izpētījuši visādos veidos, esam šķetinājuši šo te pantu. Un līdz ar to mēs saprotam, ka mūsu dzīves situācijas ir ļoti dažādas un daudzveidīgas, un līdz ar to mēs runāsim dažādas tēmas. Un iespējams, ka esat daudz ko dzirdējuši, bet ja mēs praktizējam Dievu vārdu, tā izpratnē, ka mēs aizliedzam sevi, turam sevi krustā nepārtraukti, tad ir jābūt tā, ka mums būtu vēlme dzirdēt Dievu vārdu, mums būtu vēlme nākt uz baznīcu, mums būtu lielāka vēlēšanās. Ja nav šī krusta dzīve, tas ir viens mīnus, lai negribētos iet uz baznīcu, lai vispār dzirdēt Dievu vārdu. Jo kāda jēga dzirdēt Dievu vārdu, ja tu nepraktizē krustu dzīvi, tad kāda tam jēga? Padomājiet paši, ja? Tā kā loģika tajā tomēr ir. Protams, otrs variants, pat ja mēs praktizējam reizēm, jā, tiešām miesa ir tā nokurusi no visa, kā varbūt arī no algota darba, tad Dievs dod recepti. Es pagājušo svētdienu jau teicu, Dievs dod recepti, lai mēs, esot nomodas stāvoklī, lai negrēkotu reizēm, neaizrautos ar pasaulīgām lietām, lai mūsu pasauli neaizrauj. Dievs saka, cenieties, meklējiet visu pirms Dieva valstību. Tā ir tā kā zāles priekš mūsu dvēseles. Jo reizēm ir tā, ka mūsu dzīvesveids ir izmainījums, varbūt esi kristietis ar stāžu, bet tas nenozīmē, ka krusta dzīve pārtraucās. Viņa visu laiku ir. Tāpēc, ka ir daudz mazo grēciņu. Un ir arī nomodas stāvoklis. Un citreiz nomodas stāvoklis var aizvest mūsu prom no Dieva, diemžēl. Tāpēc, ka mums nevienam nav pieredze. Mēs neviens nezinām, ko nozīmē, kā tas ir dzīvot nomodā. Par savu dvēseli, par savu prātu, par savām acīm, par savām ausīm, par savām sajūtām. Un līdz ar to mēs pieskarsimies dažādām situācijām. Viens, ko es gribēju pateikt, vēl pie visa šī sevišķi ģimenes cilvēkiem, kam ir bērni. Parasti vecāki tā mīl savus bērnus, un ka bērni dara kaut ko nepareizi, vecāki sāk nervozēt. Un reizēm tā nervozēt, kad liekas, pagaid, vispār esi ticīgs cilvēks vai neesi ticīgs cilvēks. Un tas ir ļoti nepareizi, tāpēc, kad Dieva vārds nemāca nevienam krist izmisumā. Tāpēc, kad, ja tu uzticies un paļaujies uz Dievu, tev nevajadzētu būt tā, ka tev vajadzētu iedzert nervu zāles tikai tāpēc, ka tavs bērns varbūt mājās nenāk, vai kaut ko ir izdarījis, un tu nervozē un vienkārši beidz pats savu veselību. Principā pārkāp 6. pāvestu pēc būtības, ja tev nebūs nokaut. Un šeit ir jautājums, ko darīt. Es uztraucos, es mīlu savu bērnu. Ko darīt? Un Dievs dod, padomu, jeb recepti. To mēs esam visi lasījuši. Viņš saka tā, kas mīl vairāk? Bērnus, vīru, sievu, draugus. Vairāk par mani, tas manis nav vērts. Un mums sanāk, ka mēs esam tā kā stūrī iedzīti, ko tagad darīt. Bet tās ir zāles tam, lai mēs nekristu depresijā, bet uzticētos vairāk Dievam, uzticētu sevi vairāk Dievam.
Jo, ja mēs to nedaram, mēs noteikti nervozēsim par saviem bērniem. Nervozēsim tā, ka mums tiešām jālieto nervostrongs. Vai, kas no kurām, ja? Katram savu pieredzi. Un lai mēs būtu brīvi no tā, mums ir jāuztic sevi vairāk Dievam un savus bērnus Dievam. Otrs grāvs, tad, kad neliekās nezinas par saviem bērniem. Tas ir vēl viens. Otrs grāvs, ja? Kad neliekās nezinas, es lūdzu par viņu un man ir vienalga, Dievs gan visu pieregulēs un tu neliecies nezinas. Ar šādu rīcību mēs būsim sodīti no Dieva. Ja mēs atceramies vecajā derībā par Ēli, kam bija 2 dēli, kas bija nešpatni, bet Ēlis nelikās nezinas un saņēma sodu no Dieva. Atceramies, ja? Līdz ar to te ir 2 grāvi. Viens ir tā, ka tu pieķeries ļoti tam, kas nav tavs pēc būtības. Jo tas, ka Dievs tev deva uz bērnu, ja, tas ir Dieva īpašums pirmām kārtām. Un tu nes par to atbildību skaidrs, jā. Bet otrs grāvs, tā, ka tu vispār neliecies nezinas par savu bērnu. Tā kā padomājiet par šīm rakstvietām, kuras es minēju. Mēs visi to zinām, un es tāpēc negribu tagad šķirstīt Bībeli, ja. Šīs 2 rakstvietas. Mēs nesam atbildīgi, un tas, ka tu nervozē par bērnu tādā veidā, ka tev jādzer zāles, tā nav atbildība. Tas ir kaut kāds pārspīlējums, tas nav tas, ko Dieva vārds māca. Tava atbildība lūgt par bērnu, jā, varbūt mazliet uztraukties, bet ne tā, ka tas tevi pārņem, ka tu esi važās pilnīgi, depresīvi, uztraukumu važās. Tam nedrīkstētu tā būt. Bet, kad tu uzticies Dievam un brīvā laikā, tad, kad tev ir attiecības ar bērnu, ka mēs runājam par garīgām lietām. Varbūt tās situācijas ir tik dažādas, ka bērns varbūt tās spļaus debesīm un visādi gadās, ja? Tad varbūt runā par labām lietām, par tikumiem, ko Dieva vārds māca, ja? Par tikumu dzīvi, par dzīvi, kas ir ar tikumiem, pacietību, mīlestību, līdzcietību un sevis nenogalināšanu, ja? Jo jaunatni bieži uzķerās uz pasaules vilinājumiem visdažādākiem, ja, un sāk lietot to, ko nevajadzētu lietot. Mēs varam vienkārši runāt nevis tāpēc, ka Dievs tev mīl un tu smaidi, Dievs tev mīl. Nē, ka mēs vienkārši runājam normālas, sakarīgas lietas, gan no medicīnas, kā tas izstāsts, kā tas ir, kā tu domā, un tu iesaisties dialogā ar mīlestības pilnu tādu attieksmi. Tā vajadzētu būt pēc Dieva vārdu, jo, ja tu to nedari, tu atkal esi sagrēkos pret Dievu, ja, kad neliecies nezinas, kā vecajā derībā, Dievs norādīja uz Ēli, kam bija 2 nešpatni bērni. Tā kā turēsim šeit sevi nomodā, lai nekristu šajos 2 grāvjos. Viens ir bezatbildība, un otrs, tā, ka tu esi pārņemts un, kā saka, pats esi sašuts un pārņemts ar savu depresiju, ar savu nervozitāti. Un šo pašu, iesim mazliet soli tālāk, to pašu mēs nesam atbildīgi, ja, ne tikai par saviem bērniem, bet par ikvienu cilvēku, kuru Dievs mums ir nolicis līdzās. Tas ir darbā, mājās, kaimiņi. Mēs nesam atbildīgi, mums ir jālūdz par viņiem, jo bīstamies Dievu, ka mēs neliekamies nezinas par kaimiņiem, par darba kolēģiem. Mums ir jālūdz par šiem cilvēkiem. Tu zini patiesību, dari visu iespējamo, ko tu vari no savas puses izdarīt, lai tie cilvēki atgrieztos pie Dieva. Un metodas ir dažādas. Varbūt vienkārši jāparunā par tādu sakarīgu dzīvesveidu, bezgrēcīgu, tikumīgu dzīvesveidu, lai tas cilvēkam būtu vilinoši, pieņemami, nevis atgrūdoši, ja? Parādīt, kāds ļaunums ir, ja cilvēks dara šos grēkus, kaut kādu ļaunumu, vai varbūt viņš lieto kaut ko, ja tur alkoholu, cigaretes vai ģimenē ir neštatnes. Vienkārši mums vajadzētu izprovocēt, ja uzrunāt tos cilvēkus, lai viņi atgriežas no saviem sliktiem ļauniem darbiem. Un tas nevienmēr nozīmē to, ka tu smaidīs un teiksi, Dievs tev mīl. Ne, to var darīt, varbūt kādreiz nostrādā, bet esam dabīgi. Esam dabīgi. Jo galvā mēs taču esam radīti svētumā. Dievs mūs radīs svētus.
Un daudz to nesaprot, un ja tu ar neticīgiem runā par labām lietām, viņas sirdī vienalga tas atsauksies, kaut kur paliks, kaut kur ierakstīsies. Un tādā veidā tu būs palīdzies, tāpēc arī pagājušreiz Jāniks te minēja, ka vislielākā vērtība tomēr ir cilvēks. Iedomājieties, Dievs ir radījis priekš cilvēka debesis, zemi un viss, kas to piepilda. Priekš cilvēka. Kāda mīlestība Dievam ir uz cilvēku. Jo Dieva acīs cilvēks tā ir vērtība. Un arī mums vajadzētu ieņemt šo pašu pozīciju, ka jebkurš cilvēks tā ir vērtība. Arī priekš mūsu dzīves, ja mēs esam kopā ar Dievu, tā vajadzētu būt. Tā kā šajā sakarā mums ir jāuzņemas atbildība par saviem tuvākajiem. Radiem, māsīcām, brālēniem, opīšiem, omītēm. Mēs uzņemamies atbildību, mēs nedrīkstam palikt vienaldzīgi. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Jo starp citu, Dieva vārds saka, krājiet mantu debesīs. Un tad, kad mēs palīdzam cilvēkiem tieši ar šo labo vēsti, vēl vienreiz atgādīt, tas nenozīmē, ka tu tagad dod bukletīvus un tagad tu velc katru cilvēku uz baznīcu, tas to nenozīmē. Tas nozīmē to, ka tu izprojicē lietas cilvēkam aizdomāties par labu, likumīgu dzīvi. Ideāli, protams, ka viņš atgriežas no grēkiem. Un kā sekas iet uz baznīcu. Tas ir ideāli. Un tad, kad mēs to izdarām, mēs iemantojam mantu debesīs. Par to mēs saņemsim atalgojumu. Par to mēs saņemsim atalgojumu. Un tas ir baigi nopietni un vērā ņemam. Vēl viens, ja mēs par atalgojumu runājam. Es dažādas tēmas mazliet apskatu, kopā ar jums. Runājam par atalgojumu. Esat dzirdējuši, varbūt paši esat tā teikuši, kāpēc Dievs nevarētu to sātanu sašnorēt, iznīcināt cilvēku dzīvēs, un visi cilvēki būtu laimīgi. Un viss būtu kā smērēts. Kāpēc Dievs to nedara? Un tas ir tā kā loģisks, normāls jautājums, un tas viss ir normāli, ka mēs tā domājam, es pats esmu tā domājis, kāpēc tā nevarētu izdarīt. Sašņorētu sātanu, un visi būtu priecīgi, un miers iestātos, karš nebūtu, konflikti nebūtu, cilvēki veselīgi būtu, smaidīgi, priecīgi, un tā tālāk, tā ir cilvēcīgi domāt, kāpēc tā nevarētu izdarīt. Bet ir viena tāda lieta, kas mums ir jāsaprot vēl viena reize, kas palīdzēs varbūt jums un mums dzīvot garīgu dzīvi, ka to varētu darīt tad, ja cilvēks nevarētu izdarīt izvēli, darīt ļaunu vai labu. Ja viņš to nevarētu izdarīt, tad būtu noteikti viennozīmīgi, ka sātans jāsašnorē. Bet te ir tā lieta, ka cilvēkam Dievs ir devis gribēšanu, varēšanu, nepakļauties ļaunam. Jo, ja tas tā nebūtu, Dievs pirmkārt nedotu baušļus, nedzīvot pēc iekārēm, nedzīvot baudkāru, grēcīgu dzīvi. Tā viņš neteiktu aizliedz sevi un ņem krustīgi dienas. Ja cilvēks to nevarētu izdarīt, tad Dievs to visu nedotu, gan vecajā derībā, gan jaunajā derībā. Un tas nozīmē, ja cilvēks izdara izvēli par labu Dieva gribai, ignorē sātana vēlmes, sātana kārības, ja viņš to ignorē, cilvēks saņems balvu, atalgojumu. Tu nevari saņemt balvu par neko nedarīšanu. Kristētība tā ir praktiska lieta. Tā kā šeit arī mēs tiekam pārbaudīti, ko mēs īsti izvēlamies, labu vai ļaunu. Tā kā sātans nāk ar saviem piedāvājumiem, mēs izdarām izvēli. Un tiesas dienā tu nevarēsi pateikt, ka tu nezināji kaut ko, nesaprati, nevarēji. Jo Dievs mums visu ir devis, lai mēs varētu pakļauties Dieva gribai. Viņš visu ir nodrošinājis, visu ir izdarījis, lai mēs pakļautos Dieva gribai. Un tā ir mūsu ticība. Ticībā mēs varam to darīt, izdarīt, apliecināt savu ticību. Nevis tikai vārdiem, bet ar darbiem, ka mēs pakļaujamies Dieva gribai, kas ir izteikti baušļos. Es domāju, šī
šī situācija mums ieviesa varbūt tās papildus spēku dzīvot saskaņā ar Dievu gribu. Un par cik Dievs ir tik mīlošs, ka viņš vēlās cilvēku svētīt bagātīgi, viņš tieši tāpēc arī nesasaista Sātanu tādā mērā, ka visi būtu, teiksim, laimīgi. Tad, kāpēc? Jo tad, kad cilvēks pakļaus sev Dieva gribai, viņš par to saņems atalgojumu. Lai gan Dievs jau tā cilvēku svētīs ar mūžību, ja? Bet te vēl papildus būs atalgojums mūžībā. Papildus. Tā ir Dieva mīlestība, ka viņš parāda savu mīlestību, viņš grib svētīt tik vienu cilvēku. Bet ir jābūt kaut kādam pamatojumam. Nevis tas, ka mēs tā sēžam divānā, kasam vēderu un tagad Dievs apsvētī mūs, ja? Viņš ir Dievs, ne mēs. Un līdz ar to mums visiem ir iespēja iemantot godalgus lielā mērā. Iespēja sakrāt daudz priekš Dieva valstības šo mantu caur paklausību, caur sevis aizliekšanu, paklausot Dieva gribai. Un tad, kad atgriežam kādu cilvēku uz patiesības ceļu, jūs iedomājaties, ko mēs esam izdarījuši priekš Dievu, jo cilvēks Dieva acīs tā ir milzīga vērtība. Un tad, kad tu atgriež šo cilvēku uz patiesības ceļa, Dievs garantē tev, ka tava alga nezudīs. Atceramies, kā ir rakstīts, ja jūs tam vienam no mazākiem brāļiem kaut ko izdariet, to jūs man esiet izdarījuši. Es biju kādā dievkalpojumā teicis par debesu tiem bagātībām, krājumiem, ko nozīmē sakrāt Dieva valstībā, ja? Bet te ir vēl viens punkts, ko es varbūt esmu piemērs pateikt. Ja, tieši tad, kad mēs atgriežam kādu cilvēku, lūdzam par viņu, stāvam un krītam, lūdzam par viņu, lai viņš atgrieztos. Un tur arī vajadzīga, protams, gudrība, tāpēc mums ir jālūdz Dievs, lai Dievs dod gudrību, kādā veidā pieiet šim cilvēkam. Jo bieži vien, es pats esmu daudzreiz bijis izmisumā, es nezinu, kā pieiet tam cilvēkam. Viņš noraida, to ar viņu sāc runāt, viņš kaut kādu ļaunumu redz, nesaprotam, kaut kas viņam nepatīk mūžīgi, un tad tā nevar saprast, kas vispār notiek. Tā, es vēl neesmu to tēmu sācis, ko es te gribēju runāt. Tas ir tāds ievads tikai mazliet pacietības, ja? Vēl, ko es gribēju norādīt. Moments, skatieties. Ir ķēniņš, prezidents, nezinu, augsta persona. Bet viņam nav ne armijas, ne zeme, kuru pārvaldīt. Principā viņam nekādas ietekmes nav. Bet viņš ir ķēniņš. Skaidrs, ka skatoties uz tādu situāciju, liekas, ka viņam vispār nekāda nozīme nav. Ja? Ķēniņam. Nekāda nozīme nav. Un ka viņš ir ķēniņš. Viņš neko nevar. Viņš ir bezspēcīgs un nevarīgs. Pareizi. Principā viņš arī var būt tikpat labi mans kaimiņi Jānis. Ja? Jo arī kaimiņi Jānim nav ne armijas, ne ietekmes kaut kāds. Un, tas nav nopietni. Es domāju, visi tam piekritīs, ka tas nav nopietni. Kas viņš pa ķēniņā, viņš nevar neko ietekmēt daudz. Uz ko es to gribu pateikt? Uz ko es valku? Par svētkiem. Vecajā derībā, es zinu, ka iespējams jau mēs visu to zinām, bet vēl vienreiz. Vecajā derībā svētkus svinēja tikai Jeruzalemē, templī. Un templis vienmēr bija Izrēlā. Kaut kāda konkrēta vieta. Templī bija priesteri. Kāds mēs zinām, te konfesionālās baznīcās ar lielu cepuri, tērpu īpašo, ar lielu ķēdi ap kaklu. Bet vecajā derībā, mēs zinām arī pēc jaunās derības, visi pravieši runāja, un te ir pāris rakstvietas, kur varbūt kādam interesē, ja? Kāda attieksme bija pret šiem svētkiem. Pieņemsim Hozejas grāmata 4.14, Psalms 40, no 7 līdz 9.
Jeremijas 6:20, Amos 5:22, 23, Mīhas grāmata 6, no 6 līdz 8 pantām. Daudz raksturvietas, tas ir tikai daži. Kāda attieksme Dievam bija pret svētkiem, pret priesterību, pret visu to iestādījumu. Ja es pats teicu, te akmens uz akmeni nepaliks, ja, tā, kad viņam rādīja, redz, kāds mums templis, tur vajag krūtais, un Dievs saka, akmens uz akmeni, nekas nepaliks, viss tas būs. Un tagad paskatāmies, kas notiek. Ebrejs aizved gūstā. Un viena daļa vēl joprojām mēģina upurēt, kaut kādā veidā izdabāt Dievam. Tur vairs nav ne priesterības, nav ne tempļa, ne svētki, bet cilvēki vienalga mēģina upurēt Dievam kaut ko, ja, uz augstienēm, pie ozoliem. Ne jau tāpēc, ka viņi būtu tik ļoti dūmji, viņi vienkārši gribēja kaut kādu Dievu svētību, bet Dievs teica, viss, beidzam ar šito padarīšanu, ja. Pēc tiem pantiem jūs varat skatīties. Līdz ar to priesterības arī kā tāds vairs nav. Ja tu biji prezidents, bet ja tev nav vieta, ne armija, ne ietekmes, kas pa prezidentu, kas pa ķēneņies, ja? Tas, ko es sākumā te minēju. Viss beidzās. Bet cilvēki vienalga spurojās un pretojās un mēģina kaut ko te lietas labā darīt, kaut kāds svētkus svinēt. Bet pēc Dieva likuma, ja mēs skatāmies Daniela grāmatā, tad pat Daniels nekādus svētkus nesvinēja. Viss beidzās svētku padarīšanu. Kāpēc? Sākotnēji, tad, kad viss tas bija ratīts, tad tur tās upurēšanas, kas saistījās ar svētkiem, viņas bija sākotnēji ar tīrām sirdīm. Tā vajadzētu būt, bet tad notika tas, ka ārēji ir kā visi svētbīgi, dievbīgi ārēji, ja? Ārēji. Arī mēs pie farizējiem to redzam. Bet iekšā cilvēks dzīvo visā veidi iekārēs, fantazē kaut ko, varbūt arī nervozē pie visa šitā, jo, ja fantazē, tad arī noteikti nervozēs cilvēks, un viņš ir pārņemts ar šīm iekārēm, ar šo ļaunumu. Un Dievs to visu pārtrauc. Jo, kā es minēju tajos pantos, Dievam riebjās jūsu upuri, jūsu ķērkšana, jūsu dziedāšana. Kāpēc? Tāpēc, ka viss tas bija ārēji parādīts, un Dievs visu šo te sistēmu sagrāva ar to, kad vairs nebija ebrejiem vieta, viņiem pat savas zemes nebija diezgan ilgi, ja mēs to ļoti labi zinām. Un arī templis viņam nav. Un viņi nevar to atjaunot nekādos vietos, it kā maketi, mūsdienās viss tur ir, ja, bet viss tas nedarbojas. Tāpēc, ka Dievs cilvēku vērt dziļāk ticībā, dziļāk uz iekšējo dzīvi, tur ir tā doma. Un ja kāds tagad mēģina svinēt būdiņas svētkus, tie ir ūdenī parasti, kā tur ražas novākšanas svētki, ja? It kā jau smuki un forši, bet Dievam tā nav prioritāte, diemžēl. Dievam prioritāte tev iekšējā dzīve. Cik tu šķīsti un svēti dzīvo viņu priekšā. Jo tu jau vari svinēt, tu jau vari dziedāt, tu vari visu kaut ko darīt, bet ja nav tev šī iekšējā dzīve, tu principā esi uzreiz tajā kategorijā kā 5 negudrās jaunavas un tajā kategorijā, kad Dievs saka, es jūs vairs nepazīstu. Liekas, kāpēc, vai ne? Kāpēc? Runājot par svētkiem. Es tagad, jā, kādam tagad skumīgi būs, jā, man nevar svinēt. Svinēt to vari, bet esam uzmanīgi, svinām to tīrām sirdīm, bezgrēcīgi. Nevis, ka svētkos ļaujamies visa veida iekārēm, bet esam prātīgi, lai ir disciplīna mūsu rīcībās. Arī pat, ja mēs svinām, kaut vai kādu adventu, tur Ziemassvētku, lai mūsos ir disciplīna. Pretējā gadījumā mēs neko neatšķiramies no pasaules, absolūti. Tikai tas, ka mums ir kaut kādi lozungi, un tas ir viss, ja. Bet Dievs mums māca iet dziļāk ticībā. Tas runājot par svētkiem. Es ļoti vizuāli un ātri parādīju to, ka principā visi tie svētki, ko cenšas viena daļa kristieši atjaunināt, jeb atcempināt visu veidu svētkus, kādi bija ebrejiem, ja, tas ir lieki, tas nav vajadzīgs. Jo principā mēs izsaucam ar to, Dievu dusmas. Tāpēc, ka visas, jo svētkus tajā laikā svinēja tikai templī. Latvijā tāds templis diezais kāds Jeruzalēm būvēs, pirmkārt, ja, un tam ir ļoti liela nozīme tajā vecās derības laikā. Tam bija liela nozīme vieta un laiks. Ja Daniela grāmatā
tā, ka viņi bija izsūtīti trimdā, neviens neuzdrošinājās no svētiem svinēt kaut kādas svētkas. Neuzdrošinājās, tāpēc, ka nebija tempļu. Viņi nebija savā dzimtenē, pirmām kārtām viņi savā dzimtenē nebija. Tagad ebreji kā savā dzimtenē, bet viņam tempļa nav un nebūs. Bija cilvēki, kas mēģināja atjaunot templi, pēc tam nožēlot. Tā kā tas ir tā par svētkiem svinēt, esam uzmanīgi, necenšamies atjaunot kaut kādus ebrejiskos svētkus, nav jēgas. Vislielākie svētki, tavs sabats, tava atpūta, tavi svētki ir Kristus. Tas ir miers tavā dvēselē no iekārēm. Un tas ir darbs, un tas ir process, ticības apliecināšana, par ko tu saņem savu. Ja tu to neko nedarīsi, tev pat alga nebūs. Un bīsties, ka neesi starp 5 negudrajām jaunavām. Labi, sākšu to tēmu, ko es gribēju pastīties. Man liekas, viņi ļoti nopietni, mani ļoti tas uzrunāja. Pastīsimies to tēmu, kas ir Mūzes grāmatā, 2. nodaļa. Es domāju, ka šis te varētu jums arī palīdzēt dzīvot garīgu dzīvi. 16, 17. pants. Dievs dod instrukciju, kā vajag dzīvot, ja? Pirmiem cilvēkiem. Tur ir rakstīts, tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams, no visiem dārza kokiem ēdams ēd, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu to darīsi, tu mirdams mirsi. Savu veida evaņģēlijas pirms grēkā krišanas, kaut kāda norāda, kaut kāds bauslis, ja? Kaut kāda likuma. Protams, iespējams, ka šī pamācība būtu garāk izvērsta, varbūt vairākās lapās, kā Dievs runāja un skaidroja, un kāds tas dialogs bija rādam, bet mums ir īsi pateikts. Jo ja visu šo sarakstītu, ja kā Bībelē teikts, jaunā derībā, ja ka visu nevar sarakstīt, jo tad vienkārši grāmatas nepietikt, lai visu sarakstītu, ko Dievs dara priekš cilvēku. Bet īsumā ir instrukcija. Un tagad notiek tāda lieta, ka tomēr iezolās nepaklausība un cilvēks sagrēko. Un 3. nodaļā 19. pantā, 3. nodaļa 19. pantā, Dievs atkal varētu padomāt tā, mūsdienu cilvēks, ka viņš sagrēko, viņš varbūt pat kādu nogalināt, liekam krustu, liekam mierā, liekamies mierā, tas cilvēks ir neārstējams, nelabojams, kaut kā tā, vai ne? Tā cilvēcīgi varbūt tās. Tā mēs bieži skatāmies uz saviem, varbūt, kolēģiem, ka viņi tur grēkā dzīvo vai uz kaut kādiem citiem pazīstamiem cilvēkiem. Sliktākais, kad bērni mums tādi, ja nešpatni, ļoti dara smagus nāves grēkus un tā tālāk. Bet Dievs neatmet ar roku. Viņš dod zāles. Ādamam deva zāles. Un šīs zāles ir tās, ko cilvēks negrib dzirdēt mūsdienas kristietībā, negrib dzirdēt, ka tās ir zāles. Viņš varbūt labprāt dzirdēt, ka, nepaveicās, sekas tagad tādas ir, un tagad šitā jādzīvo tik slikti. Un kādas zāles? Ko mēs te redzam? 3. nodaļā 19. pantā Dievs dod zāles. 19. pants. 3. nodaļa, 19. pants. Dievs neatmet Ādamu, neuzliek krustu tai ziņā, ka viņš viss tevi vienkārši gaida elle. Dievs tā nesaka un tā nedara. Viņš saka, ko? Viņš dod zāles, lai šķīstītu viņa dvēseli no pirmām iekārēm, no pirmām verdzībām. Šķista dvēseli kādā veidā, 19. pants, sava vaigas viedros tev būs maizēs, līdz kamēr tu atgriezīsies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts. Zāles, varētu teikt, Dievs, kāpēc, varbūt Ādams nožēloja grēku, varbūt viņš bija grēku nožēlā. Un Dievs saka, redz, kur tev zāles, tavai dvēselē. Dievs saka, jā, es tevi izglābšu, jā, es tevi apžēlošu, bet tavu dvēseli ir jāšķīsta, jāatcietina no ļauna
Un varētu padomāt, no Ādamam jau nebija ļauna, viņš jau nebija tik varmācīgs. Bet viņā jau iegāja tas ļaunums, kas viņu var izprovocēt uz nāvis grēkiem. Un Dievs dod zāles. Tev būs sviedri. Sviedros maizēst, ja? Smagi strādās. Zāles. Mūsdienās cilvēks sagrēko, viņš nožēlo grēku, viņš varbūt pat nav atgriezies, bet jau nožēlo un jau gaida svētības. Atvaino, svētības nebūs. Kamēr tu neatgriezīsies pienācīgi no savu grēka, un grūtumi būs mūsu dzīvē vienmēr. Visādi notikumi notiks tavā dzīvē. Vienu iemeslu pēc, lai tu turētu nomot par savu dvēseli un negrēkotu. Tas ir zāles. Un ja mēs nesaprotam to, bīsties, būs nelēms gadījums, būs kaut kāda slimība nopietna. Un vispār būs viss ļoti slikti. Kā jau sākumā teicu. Paskatāmies tālāk. Protams, ka te ir dialogs noteikti arī pēc šīm zālēm bija, viņš noteikti izvērsts, tas dialogs bija. Lai Ādams būtu nomodā par savu dvēseli, lai būtu modrs. Iespējams, ka tas dialogs tur ir tikai te uzrakstīts, īsāk. Tāpēc saka, ja te būtu viss sarakstīts visā pilnībā, tā Bībele būtu 100 reizes biezāka. Labi, paskatāmies vēl vienu epizodu ar Kainu. Un tas ir 4. nodaļā 6. 7. pants. Mūzes? Jā, 1. mūzes, 4. nodaļa. 6. 7. 7. ir kā teikts. Lai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt, bet ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis. Bet tev būs valdīt par viņu. Atkal ir instrukcija, tāpat kā Ādamam. No laba un ļauna koka tur, konkrēti. No laba un ļauna koka es tev nedrīkst, No dārza vidū stāv. Bija instrukcija Ādamam. Un šeit atkal Dievs dod instrukciju. Pirms Kains krīt grēkā. Pirms viņš krīt grēkā. Bet Kains tā kā Ādams, kas saka, ābols no ābols tālu nekrīt. Izklausās tā interesanti, bet viņš sagrēkoja. Un ar smagu grēku. Es saku, mūsdienu cilvēks tādu cilvēku uzreiz norakstītu, ieliktu cietumā. Un lai viņš sēž līdz mūža galam. Citā valstī uzreiz nav spriedums par tādiem cilvēkiem, kas nogalina citu cilvēku. Bet Dieva mīlestība ir tik liela, ka viņš vēl cer, ka Kains atgriezīsies. Un tagad mēs pasīsimies, kas notiek pēc tam, kad Dievs nenovēršās no Kaina, pat nenovēršās. Un tas ir rakstīts 4. 13, 15. Kains kaut ko sajūta. Tad Kains sacīja Dievam, mans noziegums ir tik liels, ka es to nespēju panest. Viņš sajūta tieši šādu stāvokli. Parasti mēs arī sajūtam, tā kā mēs grēkojam, mēs arī parasti līdzīgi depresīvu, stulbu, pretīgu sajūtam. Te ir nianses, viņš sajūta šitādu, bet mēs sajūtam arī tādu tukšumu savās dvēselēs, smagumu, ka neko negribas, viss ir riebis, viss ir pelēcīgs, viss tā dzīve ir viens liels mēsla gabals. Mēs bieži tā arī jūtamies, godīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka nav ticība Dievam, tāpēc, ka ir kaut kādu grēku sadarīt. Varbūt tu nenogalināji nevienu fiziski. Varbūt tu pats sev nogalināji, pārēdies, un tev miegs, un tu neko negribi. Tā arī sevis nogalināšana pēc būtības. Savu ķermeni, tu vienkārši ņirgājas par savu ķermeni, kad pārēdies, vai ēd pat aulas. Paskatāmies spoguli un redzam savu lieko svaru, kaut vai tie, kas netic, ka viņi ēd pat aulas. Labi, tas nu tā. Un Kains jūtās slikti. Viņš pat jūta, ka viņu visu nicina, ka nevienam viņš neinteresē, un ka iespējams mani nogalinās arī. Jo es taču esmu grēkojis, un iespējams, ka manu noziegumu dēļ arī mani var nogalināt. Un Dievs teica, nē. Dievs sacīja, ne tā. Ikvienam, kas Kainu nokauj, tiks 7 kārt atriepts. Un šī gadījumā tas nenozīmē tieši burtiski 7 kārt, tas nozīmē būs nepārtraukt atriepts.
Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs deva Kainam zāles. Tāpat kā Ādamam. Dievs dod zāles Kainam. Kādas zāles? O tieši šo pēcgaršu, ja tā var pateikt, ja? Nāves grēkā. Tā, kad cilvēks grēko, viņš jūtās ļoti draņķīgi un bieži vien ļoti ilgi jūtās draņķīgi. Tā ir sava veida zāles dvēselē, lai tu nekad mūžā vairs neatkārtot tāds grēks, lai tu nekad mūžā nebūtu pavirši pret savu dvēseli, lai tu nebūtu bezrūpīgs par savu dvēseli. Tāpēc tādas zāles ir dots. Dievs saka, nē, es tev sargāšu. Kāpēc Dievs sargā Kainu? No vienas puses, viņš ir sodu dabūjis, viņš taču ir nogalinājis savu brāli. Varētu teikt, pats esi vainīgs, lai tev apmētā ar akmeņiem, lai tev dara riebīgas lietas, lai tev apzūd vienalga, ko dara, lai tev saslimst, it kā cilvēcīgi. Ja? Dievs saka, nē. Es dodu viņam iespēju atgriezties savā sirdī dzīvi, atgriezties no saviem grēkiem. No šī grēka konkrēti, ja? Varbūt arī pārējiem maziem grēciņiem. Jo Dievs pirms grēka, nāves grēka, runāja ar Kainu, lai viņš negrēkot. Un tā, ka viņš sagrēko, Dievs saka, nē, es dodu vēl laiku. Un šodien pasaulē Dievs arī dod laiku vēl atgriezties, lai neviens cilvēks, kas tic uz Kristu, neaiziet uz elli. Arī šodien Dievs dod laiku. Tu domā, kāpēc Dievs tev neņem mājās? Tev jau ir 90 gadi, 93, jau 83 gadi. Un cilvēks dzīvo slimu dzīvi, tāpēc, ka slimu tai ziņā, ka viņam miesa jau slima, tur zāles jādzer, tur viņš pakustēties nevar, gandrīz jau kā dārzenis dzīvo. Un liekas, kāpēc Dievs nevarētu viņu paņemt mājās, ko viņš te mocās? Tikai tāpēc, ka Dievs gaida, lai tas cilvēks atgrieztos un piedzīvotu dzīvību, neiet uz elli. Un šī gadījumā Kainam arī Dievs deva iespēju atgriezties visā mūža garumā, nožēlot, apraudāt savus grēkus, ko viņš ir darījis. Tāpēc ir rakstīts svētīgi, kas raud, kalna runā. Tā ir svētība. Tā, ka tu apraudi savus grēkus, savu nevarību, savu atstumtību no Dieva. Tā ir svētība. Atceramies, kalna runā. Tātad te ir zāles Kainam. Cilvēcīgi liekas, Kains, tas taču ir riktīgs bandīts, priekš kam tādu apžēlot. Bet Dievs gaida ikvienu cilvēku, lai viņš atgrieztos no saviem grēkiem. Tas bija tas, ko es gribēju pateikt, jo manuprāt, tas ir ļoti nopietni, lai mēs nekad nebaidītos no grūtībām savā dzīvē. Un viņas notiek nevis tāpēc, ka Dievs būtu ļauns. Tev ir iespēja nopelnīt algu, apbalvojumu, es tieši ar to domāju, apbalvojumu, atalgojumu nopelnīt, pierādīt savu ticību, ka tu tomēr izvēlies pakļauties labam, izvēlies pakļauties Dievam. Un otrs, tev ir iespēja atgriezties ne tikai no viena grēka, bet no visiem. No visiem. Lai tu dzīvotu pārdabīgu dzīvi, par ko evaņģēlē ir rakstīts, ja, ka ticībos paudīs ziemas un brīnums. Nevis, ka, teiksim, tur lūdz nedēļu, tur mēnešiem, kādu jau kaut kas notiek. Nē, ka tava ikdiena būtu pārdabīga, tikai tāpēc, ka tu paklausi Dievam. Un tavā dzīvē ir ienākusi disciplīna, jo Dieva baušļi cilvēku disciplīnē. Tas tā vienmēr es to esmu teicis, un tas tā ir vienmēr, jo dzīvot pēc Dieva gribas, tā ir pirmkārt disciplīna, tā ir brīvība no visa veida iekārēm, un tā ir sava veida atpūta. Un tie ir arī svētki mums ikvienam. Tie ir īstie svētki, kas ir Kristus, tā brīvība, grēka nožēla, kad es atgriezies, brīvība no iekārēm un baudkārēm. Tie ir īstie svētki, ko Dievs grib redzēt. Tas, ka mēs tur ārēji kaut ko mēģinām spirināties un taisīt svētkus, ir labi, bet ja tu izņem šo iekšējo, tas ir ļoti slikti. Paldies par uzmanību, esiet svētīgi.